Te būs reāls piemērs, ka bērni kopēja savus vecākus. Kamēr es vāru skābeņu zupu, mana meitiņa jau šeptējās pati. Viņa izdomāja, ka uztaisīs no saviem rabarbariem tādus saldās maizītes. Viņa paņēma kārtēno mīklu, iesmērēja tur iekšā krēmsīru, salika gan rabarbarus, gan zemenes, nedaudz pārbēra pāri ar brūno cukuru. Katru kabatiņu aiztaisīja ciet, lai veidojās skaists pīrādziņš. Redziet, cik viņi ir priecīgi par savu darbiņu. Ak jā, apsmērējam visu ar olu noteikti, lai veidojās zeltains brūnums. Un pārbaram atkal pāri ar brūno cukuru. Tu, protams, arī var izvēlēties cukuru vietā, varbūt medu vai kādu citu saldinātāju. Saliekam visu air friterī un liekam cepties. Es teikšu, minūtes 6 pietika uz 195 grādiem. Redziet, cik skaistas sanāca, kāds prieks bērniem, kā smaržo māja un cik ļoti esam visi mēs iepriecināti. Ja tev patika, ieliec sirsniņu, lai bērnam prieks un piesako!